Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana video auditorija ir Vīnē. Vīne ir pārbagāta ar nozīmīgām būvēm un kultūras vēstures pieminekļiem. Bet mana izvēle kā nozīmīgāko Vīnes būvi jums parādīt ir kritusi uz Hundertwasser māja. Tur man aiz muguras ir Hundertwasser māja. Un ar ko visā pasaulē ir slavens Hundertwassers, to jūs uzzināsiet šajā video. Būvējot šo tā saucamo Hundertwasser māju, ir realizēts galvenās Friedensreich Hundertwasser mākslinieka idejas par mākslu, idejas par vidi un par māju būvniecību. Protams, jāatzīst, ka ne jau viņš viens šo būvi projektēja, jo viņam nebija profesionāls arhitekta izglītības, bet tika piesaistīts sākotnēji profesors Jozefs Kravīna, un pēc konfliktas viņš tika atstādināts un vēlāk piesaistīja arī vēl vienu arhitektu Pēteru Pelikānu. Kas ir interesanti, tad pēc ilgstošas tiesvedības no 2010. gada ir atzīst, ka profesora Kravīnas pienesums šīs mājas būvniecībā ir tik liels, ka, ja tā strikti mēs gribētu teikt, tad šī māja jāsauc gan par Hundertwasser, gan par Kravīnas divu autoru veiktu projektu. Un mājas būvniecība notika no 83. līdz 1985. gadam, un šajā mājā ļoti ir realizēts galvenās Hundertwasser idejas, kā var redzēt ar izliektām sienām, nelīdzenām grīdām, kokiem. Kopumā mājas būvniecībā ir 250 koki un krūmi, terasēs ir izmantots 900 tonnas zemes, un galvenās Hundertwasser idejas, būvējot šo māju, tāpat arī citas mājas, ne tikai Vīnē, bet kopumā 9 pasaules valstīs ir Hundertwasser realizēti projekti, bet šī ir tāda šķiet tipiskākā galvenā, kur tiek realizēts Hundertwasser idejas. Varētu pat teikt, ka viņi filozofiskie uzskati. Mēs, protams, nevaram teikt, ka viņiem ir kādas filozofijas skolas pārstāvi, bet filozofiskās idejas, protams, ir realizētas. Un kādas tās ir? Pirmkārt, viņš uzskatīja, ka dabai ir jāatdod tās teritorijas, kuras mēs, tātad cilvēki, esam pretiesiski atņēmuši. Viņi varētu uzskatīt par vienu no pirmajiem agrīnajiem, radikālajiem zaļās arhitektūras domātājiem un pārstāvjiem. Tātad pirmais šis uzskats, ka ir jāatgriež pilsētu vidē daba. Nākošais ir viņa pārliecība, ka taisna līnija ir bezdievīga. Dabā tāda neeksistē. Taisnas līnijas ir cilvēku uzspiesta tirānija, un te ir viņa modernisma kritika. Kritika, kas noved, tātad modernisms, kā uzskata Hundertwassers, noved pie cilvēku atvesļinātības un pie individualitātes zaudēšanas. Individualitāte ir ļoti būtisks aspekts viņa filozofijos uzskatos, ka dzīvojamā vide nedrīkst būt bezpersoniska. Tātad logi, sienas, krāsas, tam visam ir jābūt personalizētam ar savu individuālo raksturu. Tas atbilst arī viņa pasaules uzskatam, viņa tādiem saucamajiem 5 principiem, ka cilvēkam ir 5 ādas. Pirmā ir fiziskā āda, otrā ir apģērbs, trešā ir mājoklis, 4. sociālā vide un visbeidzot arī planēta Zeme. Un caur visām šīm ādām, pēdiņās, protams, ādām, ir jāspēj izpaust savu individualitāti, un konkrēti runājot par arhitektūru, tad mājai vai mājoklim vai būvēm ir jābūt ar šo te individualitāti, un kā cilvēkiem ir tiesības pretoties tam, ka dzīve notiek kā tādos būros, ka cilvēki nevar dzīvot kā truši vai vistas būros, bet ir jāspēj paust savu individuālo dabu. Nevis jādzīvo kādā anonīmā
kastē vai, varētu teikt kastēs vai anonīmās telpās. Nākošais uzskats, ka ir tā saucamās logu tiesības, un katram iedzīvotājiem ir tiesības mainīt savu logu, un, kas ir interesanti, ne tikai logu, bet tik tālu ap logiem, cik spēj aizsniegt cilvēka roka. No tā viņa uzskats, ka mājas sastāv ne no mūriem, bet no logiem. Un logi ir kā acis. Un ja šie logi ir taisnās rindās, tad tie logi izskatās bēdīgi. Un kā viņš saka, logiem jāspēj dejot. Un tādās bezpersoniskās mājās, kur visi logi ir taisnās rindās, tādās šīs mājas ir bēdīgas un nespēj dejot. Hundertwasser pārliecība ir, ka ir jāpastāv arhitektūrā neregulārām formām, jāatsakās no standarta moduļiem, ir jābūt neregulārām fasādēm, izliekumiem, balkoniem, viļņiem, mozaīkām, ļoti krāsām bagātīgām, ar nelīdzenām grīdām. Tas viss raksturo Hundertwasseru. Un, protams, pāri visam pats būtiskākais ir vidē ir jāatgriež daba. Kā viņš uzskata, ka tur, kur ziemā ir balts, tātad sniegs, tur vasarā ir jābūt zālē. Tas patiešām varētu uzskatīt ir kā tāds ekstremāls viedoklis, bet, jāņem vērā, ka viņa pamat idejas viņš izteica, kaut kur ap 50. 60. gadiem, it īpaši 60. gadu beigās, un vēlāk. Tajā laikā tas bija, varētu teikt, ka tas bija radikāls viedoklis, arī veids, kā viņš pauda savus uzskatus priekš tiem laikiem, tas bija samērā radikāli. Mūsdienās jau, protams, tas vairāk nav nekas jauns. Un Hundertwassera mājas gan Vīnē, gan arī citās pasaules vietās, kur tādas ir būvētas, ļoti, ļoti izceļas pilsētas vidē, gan ar dabas šiem te elementiem, gan ar krāsu, ar ļoti bagātīgām krāsām, vienkārši fantastiskām. Un šeit jāatcerās, ka Hundertwassers pamatā tomēr ir mākslinieks. Ne arhitekts, bet mākslinieks, kurš ir ļoti, ļoti daudz atstājis arī gan gleznas, gan pastmarkas, gan daudz dažādas žanros iesaisties kā mākslinieks. Bet laikam jau, ka tas, kas visvairāk pilsētas vidē ir redzams un mums paliek atmiņā, ir šīs viņam būvētās, viņa projektētās būvētās mājas. Un noslēdzot, ka patiešām Hundertwassera šo te vēsturisko ieguldījumu zaļās arhitektūras, es pat teiktu domāšanā, kā jau es iepriekš teicu, ka tā nav filozofija, bet tā ir tādi filozofiskie uzskati, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Un, manuprāt, mūsdienās arvien vairāk arhitekti to ņem vērā, šo te zaļās arhitektūras elements, tas mūsdienās vairs nav nekas jauns, bet toreiz, kad visu to stāstīja, ka arī ar zināmām provokatīvām darbībām, kad to visu iesāka vai veicināja šādu domāšanu, kad to visu darīja Hundertwassers, toreiz tas bija kā revolucionāri, tās bija revolucionāras idejas, kas mūsdienās, es domāju, ka ir arvien plašāk tiek izmantotas un cilvēki arvien vairāk pierod pie šāda veida arhitektūras. Un jādomā, ka nākotnē es tā arī ļoti gribētu cerēt, tam būs arvien lielāka, nozīmīgāka vieta mūsu pilsētu vidē. Paldies, ka skatījāties, visu labu, tiekamies! Modest tranquility said I made up my mind this time I'm taking it